Hei, sveiciens ķiršu laikā! Mans vārds ir Gunita Lakstiņas-Krotarēna, un šodien mēs tiekamies jau 11. rubrikas Darīt ir radīt, jeb nejaušība nav sērijā. Un šoreiz par manu pirmo romānu Lāde vaļā. Pirmais fakts. Šis romāns piedalījās Zvaigzne ABC romānu konkursā un tika starp laureātiem. Otrais fakts. Manus darbus bieži vien lasītāji piesauc sakot, ka tie ir kā dzīvē. Tad, lūk, Lādi vaļā piesauc visbiežāk. Pa visu Latviju cilvēki zina gan Anci, gan Mareku. Trešais fakts. Šis romāns ir iztulkots lietuviešu valodā. To paveicis mans lietuviešu draugs Edmunds Untuls. Bet mēs joprojām meklējam izdevējus. Tā ka, ja tu zini kādu lietuviešu izdevēju, padod ziņu, un lai Lāde iet tautiņās. Nu, ko fragments? Tā, bet kā gan es varēju dzīvot mierīgi, ja pēdējā mēneša notikumi visu sašūpojuši kā smailīt jūrā vētras laikā. Ik vilnis divstāvu mājas augstumā varēja nomēst mani no zemes virsmas. Es varbūt pat klusībā cerēju, ka Zinaīda būs tā, kur Marekam pateiks par Markusu. Man nebija ne mazākās jausmas, kad un kā es šo sarunu varētu uzsākt. Mareks grasās precēties. Līdz noliktajam datumam augusta 2. sestdienā palicis vairāk nekā mēnesis. Ja arī šajā laikā mūsu ceļi kaut kur krustosies, man nenāk neprātā kādiem vārdiem pateikt satriecošo, jeb precīzāk satricinošo ziņu. Nu ko, tiekamies atkal pēc nedēļas. Čau, čau!